Labrīt! Šorīt no manas istabas. Tātad produkts nedēļas fokusā, kā es viņu lietoju. Kā jau vairums zina, ka es nodarbojos ar ātrumiem produktiem un ātrumību produktu reklamēšanu, tad mani produkti, ko es ikdienā lietoju, ir šie. Un tie ir vieni no tiem, jā. Protams, šos var lietot ikdienā, ir arī komplekts, par ko es parunāšu citā reizītē, bet kā lietoju es šos. Tā kā šodien es vēl neesmu tīrījis sejas ādu, savākšu matus, lai nelien virsū sejas ādas, un man ir nedaudz arī uzkrāsotas skropstas, minimāli, jā, un līdz ar to šis te pirmais produkts ļoti labi noņem arī dekoratīvo kosmētiku un skropstu tušu un arī netīrumus, pat tad, ja mēs nelietojam skropstu tušas un dekoratīvo kosmētiku, arī netīrumi uz sejas sakrājās, jā, vai no rīta vai vakarā, neatkarīgi. Tāpat tās ir jātīra mūsu sejas āda. Protams, acu zonas patīrīšu ilgāk, jo ir jāatmiekšķē šī skropstu tuša, viņa saskaroties, šis te produkts saskaroties ar skropstu tušu, viņu šķīdina, ja, un acis viņš nekairina. Redzat? Viņš paliek tāds. Un principā pēc tam ar ūdentiņu es viņu notīrīšu nost. Nomazgāšu, jā, un tas ir tas pirmais solīts, ko es katru dienu ikdienā daru. Protams, pēc zobu tīrīšanas. Pirmo solīti es izdarīju, šī ir attīrošā līnija, jā, un šie ir 2 soļi, ko es ikdienā lietoju, kurus arī drīkst ikdienā lietot. Ir vēl 4, to ir parādīšu. Es gribēju teikt nevis vēl 4, bet kopā ir 4 solīši, jā, pie sejas ādas attīrīšanas, bet ikdienā lietojam, šobrīd uzsvars būs tikai un vienīgi uz šajā video, ja. Kādā citā reizītē iziesim cauri visiem solīšiem, pastāstīšu, ko kas dod, ja. Tad pirmais solīts noņem, saskaroties ar sejas ādu, viņš paliek eļļains un atmiekšķē visus netīrumus. Un ar otro solīti, kas ir putiņas, mēs paņemam nelielu daudzumu. Šis produkts ir ļoti ilgi lietojams. Ūdeni attaisam tekošu krānu, saslapinam rokas tā, lai tek, un taisam biezas putiņas. Taisam, krāniņu var aiztaisīt ciet, un biezas putas, un atkal notīram gan eļļaino kārtu, kas pirmajā solītī varbūt vēl ir palicis, un šis produkts padziļināti atkal tiek ādas slānīšos un noņem gan netīrums, kas varbūt vēl ir palikuši, var likt arī, protams, acu zonā mēs šo produktu neliekam, bet es aiztaisot acis to daru, protams, tas ir katram individuāli, un neattaisot acis, es mazgāšu viņu nost. Un tad, kad seja tāda ir notīrīta ar pirmiem 2 solīšiem, ja, viņa ir tāda attīrīta, gurkstoša, ja, un pēc sejas ādas attīrīšanas noteikti ir jālieto kāds no kopjošajām līnijām, ja. Un tad es ķeršos pie šī komplekta visa, ja. To es daru katru dienu, nevienu dienu neizlaižot. Tad pirmais, kas pie attīrīšanas noteikti ir vajadzīgs pēc attīrīšanas, ir tonerītis, kas atgriež ādai mitrumiņu. Tad šeit būs zilā ampula, kas ir anti-age produkts ar dažādām aktīvajām vieliņām. Pēc tam es likšu esencīti. Un šis te produkts visus viens otru papildina, tad losjoniņš, tad, protams, acu krēms, kas ir ļoti liels tilpums, un sejas krēms. Tāda ir mana ikrīta rutīna, neskaitot vēl zobu tīrīšanu, un tas nav ilgs process. Manā gadījumā tas aizņem aptuveni maksimums 10 minūtes, ja, vannas istabā, bet par mūsu skaistumu ir jārūpējas, ja, un sejas āda ir jātīra. Paldies par uzmanību, tiekamies kādā citā reizītē. Atā!